Un tad arī šajā vakarā, kā jau parasti svētdienas vakarā, runājam, un šovakar mazliet padalīšos par tēmu lūkšanu. Domāju, ko lai runāšu arī šajā vakarā, bet tā īpaši padomāt par lūkšanu, jo arī šī lūkšana tēma ir ļoti aktuāla arī mūsu kristiešu dzīvē. Mums ir tiešām Dievs jālūdz ik brīdi, jo lūkšana tiešām ir aktuāla, un bez lūkšana dzīves mēs nevaram būt Dievam tuvāk. Tā kā svarīgi ir lūgt Dievu, jo viss ir atkarīgs no lūkšanas. Lūkšana iesākas tur, kur ir tikšanās ar dzīvo Dievu, no apziņas, ka viņš ir. Tā kā, ja mēs gribam šīs lūkšanu attiecības ar Dievu iepazīt arī savā dzīvē, tad mums ir pirmām kārtām jāapzināt, ka Dievs ir, ka Dievs var uzklausīt mūsu lūkšanu. Tas mums ir jāapzinās, ka Dievs ir. Dieva klātbūtne piepilda cilvēku ar neizsakāmu prieku un vienlaicīgi ar milzīgu bijību. Arī ļoti interesanti, ka Dieva klātbūtnē mēs parasti varam saņemt prieku, šo Dieva prieku, kas mūs iepriecina, kas mūs atspirdzina, kā jau arī 23. salmā ir teikt, ka tas kungs ir mūsu gans, kas mūs vada pa zaļainajām ganībām, kas mūs vada pie skaidra ūdens, kas atspirdzina mūsu dvēseli, un tā tālāk. Variet paši izlasīt 23. salmu, un kas arī vada mūs cauri nāves un bēdu un raudu ielejai. Tiešām, un arī tajos brīžos mums ir jālūdz Dievs, gan kad mums ir labi, gan arī, ka nav mums tik labi, kā gribētos. Ir tiešām jālūdz Dievs par visu. Un arī mums ir jābūt savā dzīvē uzticīgiem Dievam. Pirmais punkts - uzticība Dievam, vai tu esi uzticīgs viņam, vai tu paļaujies uz viņu. Arī lūkšanai tas ir ļoti būtiski uzticība. Atbildi tu jau nevarēsi saņemt uz savām lūkšanām, ja tev nebūs paļāvības, ka Dievs var atbildēt uz tavu vajadzību, tā kā vai nu ir šīs uzticības, vai nav šīs uzticības, tā kā viss ir atkarīgs no mums. Uzticība visu pamatā. Pirms lūdzam, pārdomāsim dažus jautājumus. Pirms mēs lūdzam Dievu, tad arī ļoti būtiski ir zināt, ko es zinu par Dievu, ko esmu dzirdējis vai lasījis, kādas ir manas zināšanas par Dievu. Un tālāk, ko es zinu par Dievu no savas pieredzes, vai manā dzīvē ir bijis brīdis, kad mani ceļi ceļodzījās. Un vienalga, es paļaujos, ka Dievs ir varenāks caur visiem pārbaudījumiem, kas uz mani noraugās. Viņš uzlūko mūs ar mīlestību, jo pats Dievs ir mīlestība. Lūkšana tā ir tikšanās ar Dievu,
cilvēkiem tas ir pārsteigums. Visvarīgākais mērķis ir kļūt līdzīgākam Dievam, jo arī ir teikt Dieva vārdā, ka Dievs mums katrs ir radījis pie sava tēla un līdzības, un arī Dievs grib, lai mēs būtu viņam līdzīgāki, lai vismaz censtot dzīvot dzīvi svētītu ar Dievu kopā. Kaut vai, ka nāk kārdinājumi, stāties visiem kārdinājumiem pretī un tiešām lūgt Dievu un būt stipriem. Mums ir jābūt vēlmei, būt kopā ar Dievu, mums ir jāklausa Dievam un jābūt vēlmei. Dzīvot ar Dievu saskaņā ar viņa gribu, ar viņa vārdu. Mums ir jābūt līdzīgākiem arī viņam, mums ir jālūdz no sirds, nevis mācīties kādas lūkšanas no galvas, tā kā daudzi saka, es jau nemāku Dievu lūgt, bet Dievam jau nevajag tavas garās peņteris, bet viņam vajag tavu sirds atvērtību, runā kā ar labāko draugu, tāpat runā ar Dievu, kā savam draugam stāsti priekus, bēdas, tāpat arī Dievam saki savu pateicību, savas bēdas, savu izmisumu. Bet cilvēki arvien grib vairāk mācīties kaut ko no galvas un domāt, tas viņiem palīdzēt šīs garās lūkšanas. Dievs mums dos izturību, Dievs arī izmainīs mūsu sirdis un arī prātus. Un ļoti labs citāts ir, ja tā var teikt. Ar ko tu draudzēsies? Citāts ar ko draudzēsies, tā kļūsi. Tā kā ļoti skaidri pateikt, kādi ir mūsu draugi, tādi esam mēs, vai jeb kā šeit, ar ko draudzēsies, tādi kļūsi. Kas draudzējas ar Dievu, tas kļūs līdzīgāks Dievam. Lūk. Tad vēl. Lūkšanai ir divkāršs spēks. To var salīdzināt ar spēku, kas piemīt kokam. Augot, koks arī tiecas uz abām pusēm, kas aug. Pateicoties diviem spēkiem, viens spēks liek kokam liekties saules virzienā, otrs spēks liek tiekties zemē pie ūdens. Un tām bagātībām, kuras ūdens nes sev līdzi, tā aug koks. Un tāpat arī ir ar mums. Un tāpat arī ir ar mums, arī mēs augam no savas ticības, no savas lūkšanu dzīves, un no tā tik daudz mēs uzticamies Dievam. Un arī tālāk tādas pārdomas, ko mēs darām no rīta, kad mēs pamožamies. Daudzi pieceļās no rīta, gaužās, vaid, dumpojas, dusmojas par to, ka tas sāp, un tas sāp, un tas sāp, un tas spiež, un tas nav.
cik ļoti noguris ir, labprāt vēl pagulētu. Tā mēs iesākam dienu un nespējam pamosties ar pateicību Dievam un pateikties viņam par visu. Tālāk, uz ko Dievs mūs māca, lai mēs arī atvērtos viņam, lai arī mēs apzinātos, ka viņš ir tuvu mums, katram savam bērnam viņš ir tuvu, viņš nepaiet nevienām mums garām. Kaut gan mums liekas, ka Dievs jau mani nedzird, ka Dievs jau iet man garām, bet Dievs ir katram no mums tuvu klāt. Arī svarīgi, ka mums ir jākoncentrējas uz Dievu. Dievs saka, klausies, tev šodien jāizdara tas un tas, es tev palīdzēšu to izdarīt. Dievs arī paskaidro, ka tas ir jādara, lūk, tā un tikai tā, nevis kā mēs gribam lietas darīt. Kā Dievs pasaka, dari to, šādi, tad jādara šādi. Nevis tā, kā mēs gribam. 3. punkts – laiks lūkšanai. Kā jau zinām, laiks paiet ļoti ātri. Šajā vakarā varbūt nebalstīšos tik daudz uz raksturvietām, dažas raksturvietas ir. Jūs jau ļoti daudz ziniet raksturvietas par lūkšanu. Un ir arī citās reizēs runāt, bet vienkārši tādas pārdomas, ko mums pārdomāt. Un 3. punkts, ko var teikt, laiks lūkšanai. Kā jau zinām, laiks paiet ļoti ātri, laiks ir trauslākais materiāls, kas aizlido ļoti ātri, un to atpakaļ mēs nevaram dabūt. Kaut gan gribētos kādu stundu atpakaļ, bet ne stundu, ne minūti, ne katru sekundi atpakaļ mēs nedabūsim. Laiks aizlido ļoti ātri, un to, ko Dievs ir ielicis mūsu rokās, tas arī ir jāizmanto Dievam par svētību. Mūsu rīcībā ir sekunde, kuru nedabūsim atpakaļ, jo ja katra sekunde tiek izniekota, to mēs vairāk neatgūsim par svētību Dievam katru laiku, ko mēs izniekojam. Ja mēs vilcināmies un neatbildam Dieva žēlastībai, tad arī mēs paliksim tādi, dzīvosim šīs pasaules smagumā un izniekosim daudzus gadus, ja mēs neteiksim jā vārdu Dieva mīlestībai. Mums ir jābūt katrai minūtei Dievam par godu, dzīvot šo laiku tiešām svētīti Dievam par godu. Un arī lūkšanas laikā mēs varam atklāt laika vērtību un to, ka mēs neesam vieni, ka Dievs iet kopā ar mums. Arī šajā lūkšana laikā, ka Dievs tiešām ir kopā ar mums, ka mēs neesam vieni. Dievs par mums rūpējās, Dievs nevienu savu bērnu nepamet. Viņš ir nomodā par saviem bērniem ikdienas. Un arī svarīgs jautājums, kā mēs izmantojam savu laiku. Vērti ir pārbaudīt stundu pa stundai, kā mēs pavadam laiku, vai visas minūtes esam izmantojuši Dievam par godu. Tā kā ļoti būtiski ir padomāt, vai mēs dzīvojam Dievam par svētību. Un tālāk vieta lūkšanai.
ir tādas lūkšana vietas, kuras mēs mīlam, piemēram, daba palīdz un tikties ar Dievu un piedzīvot viņa klātbūtni. Tāpat arī daba vēstība par Dieva klātbūtni. Katrs mēs esam piedzīvojuši Dieva klātbūtni, domāju, ka katrs var teikt, ka ir piedzīvojis Dieva klātbūtni, ka ir piedzīvojis Dieva mīlestību. Kāds ir mūsu stūrītis mājās, vai mēs arī atvēlam kādu vietu, kur būt ar Dievu vienatnē, vai mums vispār tādu ir, kas ir tā vieta, ko mēs esam paredzējuši Dievam, jo mums ir ļoti svarīgi sevi atklāt, patiesību. Dievs ir visur, gan mājās, gan darbā, gan skolā, gan dārzā, gan kalnā, gan mežā, visur uz šīs pasaules viņš ir tev klāt. Tā kā tu vari ar Dievu sarunāties visur, kur vien tu esi, jo Dievs ir tev klāt vienmēr. Un tad arī tālāk jautājums, kādēļ es Dievu priekšā loku ceļus, kādēļ atvēlu laiku lūkšanai, kādi ir šie mērķi, kādēļ es Dievu priekšā loku ceļus un kādēļ es pavadu laiku lūkšanai. Tāpat arī mēs ejam uz veikalu pēc maizes un arī uz ēdnīcu mēs ejam, lai pēstu, uz skolu ejam, lai iegūtu zināšanas, uz ministriju ejam, lai kādas lietas nokārtotu. Lūk, katrai lietai ir savs nolikt mērķis, uz ko mēs ejam. Tāpat arī šai lūkšanai vajadzētu būt kādam mērķim, kāpēc mēs pie Dieva ejam un ko gribam no Dieva saņemt. Tā kā ļoti būtiski. Tāpat arī jautājums, ko mums dod tikšanās ar tēvu un māti, ko mums dod tikšanās pie ģimenes galda. Un tāpat arī mēs varam padomāt, ja mēs varam atbildēt uz šiem jautājumiem, ko mums dod tikšanās ar saviem miesīgiem vecākiem un ko dod tikšanās sēdēt pie ģimenes galda, tad mēs arī varēsim rast atbildi, ko mums dod tikšanās ar Dievu un ko dod tikšanās arī sēdēt pie Dieva galda. Lūkšana ir vienreizēja iespēja nokārtot visas lietas, jo lūkšana ir tā, kas var nokārtot visas lietas un arī var rast atbildi, ja mēs tai lietai ticam. Tādēļ mums ir jālūdz, jo, kā jau zinām, ka Dievam ir atbildes uz mūsu lūkšanām. Jā, nē, vai gaidi. Mums ir Dievu priekšā jānoliek visas lietas un jāpaļaujas pāri par visas Dievu. Tad arī Dievs varēs šo smagumu no mums paņemt projām, un tad viņš arī varēs darboties un darīt mūs brīvus. Dievs uzstāda arī mums jautājumu, kādēļ tu esi šeit atnācis, kādēļ mēs esam pie Dieva, kādēļ mēs meklējam viņu. Un ko mēs gribam viņam teikt, kādas ir mūsu rūpes, kādēļ mēs tad esam pie viņa, ar ko mēs esam nospiesti. Mums ir jāiet pie Dieva ar visām lietām un jāuzticas viņam. Dievs mums palīdzēs
katrā lietā, kas būs svarīga, mums ir tikai jāuzticas viņam, un Dievs arī mūs uzrunā. Un mums arī jābūt Dievam par visu pateicīgiem. Arī lūkšana dzīvē ir ļoti svarīga pateicība, kā arī Dieva vārds saka, māca, par visu esiet pateicīgi, par visu. Dievs mums jautā, kādēļ mēs esam atnākuši. Cilvēki daudzi izvairās no lūkšanu dzīves, jo viņi nav atklājuši, ka lūkšana ir laiks, kad ar Dievu tiek kārtotas visas lietas. Nesāksim lūgt, līdz neesam apzinājušies, kādēļ šodien nākam pie Dieva, kas mums ir nepieciešams. Pateiksimies Dievam par katru mūsu dzīves minūti, bet īpaši par mūsu lūkšanu minūtēm. Tā kā par visu esiet Dievam pateicīgi, un dažas raksta vietas arī nolasīšu no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļa no 21. līdz 24. pantam. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs Tēvu vairs nepielūksit, ne šinī laikā, ne šinī kalnā, ne Jeruzālemē. Jūs pielūdzat, ko nezinat, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem, bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie divlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Un tad vēl no tās pašas nodaļas, no 25. līdz 26. pantam. Sieva viņam saka, es zinu, ka jānāk Mesijām, kas saukt Kristus, kad viņš nāks, tas mums visu izstāstīs. Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā tiekam ievesti. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā tiekam ievest arī maldos un kļūdās, tādēļ mēs meklējam patiesību, un Dievs var mums dot šo patiesību. Ja mēs gribam dzīvot patiesības pasaulē, tad mums ir tikai viena iespēja. Mums ir jāiemācās lūgties. Lūkšana mūs ievedīs patiesības pasaulē. Lūkšana mums parādīs ceļu, kā mēs varam iziet no maldu ceļa. Pateiksimies Dievam par visiem dzīves mirkļiem, kuros viņš mūs tuvina. Kas mūs tuvina patiesībai un piepilda ar ilgām pēc patiesības. Lūgsim Dievu, lai mums pietiktu dzīvot un lai tiešām, lai arī mūsu dzīvē būtu patiesība un lai arī varētu šai patiesībā dzīvot. Lūkšana arī ir žēlastība, jo Dievs izstiep mums draudzīgu roku, kā arī apustuļi arī lūdza, iemāci mums Dievu lūgt, kā jau arī zinām šo tēvreizi, kas ir uzrakstīts Dieva vārdā. Lūgsim, lai Dievs mums dod lūgšanas dāvanu, lūgšanas žēlastību, kungs iemāci mūs lūgt. Dievs par mums gādā, par katru savu bērnu, viņš ir nomodā, viņš ir mīlošs tēvs, Dievs vēlas darīt, Dievs vēlas, lai arī viņa bērni būtu savā ticības dzīvē nobrieduši. Dievs jau vēlas mūs, lai mēs arī savā dzīves iesākumā
runāt ar viņu, viņš vēlas, lai mēs prastu sarunāties ar viņu, tāpat arī mūsu Dievs grib mūs uzrunāt, sasildīt mūs, Dievs vēlas darīt mūs bagātus, tādēļ viņš arī vēlas mums palīdzēt nest šos augļus, lai mēs vairotos un pilnveidotos savā ticības dzīvē. Mums ir jāpateicas Dievam par to, ka mums ir veselas kājas, par to, ka mums ir veselība, kam nav, tam jālūdz, lai dziedina. Mums ir jāmāk klausīties arī tajā, ko Dievs mums vēlas teikt. Tāpat arī daudzi negrib ieklausīties tajā, ko Dievs vēlas teikt viņiem, kā arī mums ir jāiemācās uzklausīt cilvēkus. Svarīgi ir tas, lai mēs mācētu kādu uzklausīt. Lūkšana pieprasa ieklausīšanos. Ja mēs iemācīsimies uzklausīt cilvēkus, tad arī atklāsim, ko nozīmē sadzirdēt Dievu. Dievs uzrunā individuāli katru no mums. Mēģināsim pārbaudīt, vai esam kaut ko apguvuši no šīm Dieva vārda patiesībām, vai mēs mākam otrā ieklausīties. Lūkšana ir balstīta uz ticību. Lūkšana mūsu dzīvē ir balstīta uz ticību. Pirmais, es ticu, ka Dievs ir. Otrais, Dievs ir varens Dievs. Viņš var izdarīt visu, ko vien vēlas. Dievs ir bezgalīgi gudrs. Viņš redz mūsu nākotni, kas mums arī dod šīs nākotnes redzējumu mērķus. Dievs ir mīlestība. Un evaņģēlijs ir šī vēsts, ka Tēvs mūs mīl, un arī šis mīlestības evaņģēlijs ir jādod tālāk pasaulē, kas ir pazuduši. Dievs vēlas ar saviem bērniem sadarboties, lai arī viņa bērni būtu dzīvi savā ticības dzīvē. Dievs ir uzticīgs. Jau par pašu labāko draugu. Dievs nekad mūs nepieviļ, bet draugi var mūs pievilkt. Jēzus saka, lūdziet, tad jūs saņemsit. Klaudziniet, jums tapt atvērts, meklējiet, jūs atradīsit. Mums ir jātic, ka Dievs atbildēs uz mūsu lūgumiem. Lūkšana piepilda cilvēku ar pārliecību, ka pat visīsākā tikšanās ar Dievu mūs nostiprina, ka mūsu ticība ir stiprāka. Lūkšana ir laiks. Lūkšana ir laiks, un lūkšana prasa laiku. Tādas bija tādas īsas pārdomas. Protams, var jau vēl daudz gari runāt, skatīties Dieva vārdā rakstus par lūkšanu. Bet domāju, tam mēs šovakar nepieskarsimies. Pusstunda jau būs norunāta, un tiešām nāksim nobeigama lūkšanā, un tad paslavēsim Dievu, un tad arī aizlūkšanas. Paldies, Tev, mīļais debes Tevs, par šo brīdi, par šo Tavu vārdu, kuru Tu esi devis mums, par šo lūkšanu dzīvi. Tiešām Dievs vairo mums ticību, dod mums tiešām spēku, lai mēs tiešām savā lūkšanu dzīvē būtu stipri, meklētu vienmēr Tevi, pielūgt Tevi gan garā un patiesībā, slavēt Tevi, pateikties Tev par visu, gan par labo, gan arī par pārbaudījumiem, par grūtībām. Tiešām Dievs vadi mūs katru, māci mūs katru,
apgaismo mūs katru, stiprini mūs katru, tiešām, kungs. Svētī tavu vārdu, un tavs vārds ir patiesība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Paslavēsim tagad kādu laiku Dievu, kādu pusstundu, un 10 nāksim Dievu priekšā ar aizlūgšanu vajadzībām. Ja kādām aizlūgšanu vajadzības, tie, kas man ir Skype'ā, tad var droši sūtīt tur. Un tie, kas nav, tad var mēģināt uz e-pastu kristusgaisma@inbox.lv kristusgaisma@inbox.lv. Kas pielūdz no tevis.